Ko? Čau visiem. Es sētu velku zivtiņu kaut kādu raudiņu, ļoti iespējams. Bet jums vajag pateikt to, ka man jau šī sopa iet uz beigām. Bet video, ko jūs skatīsieties, būs ar samontētām divām copēm. Sanāk vakardien un šodien. Rekur ķērās širādas raudiņas, ķērās vēl viss kaut kas. Tā kā, jā, es ieteiktu jums palikt un nosīties. Tā visa galvenā doma tam video bija patestēt to brīnumu, kur es šobrīd sēžu. Tas ir man jauns feederkrēsls. Jā, tā kā, priecīgi skatīšanos. Tātad vēl tas, ko es jums vēlējos izstāstīt. Pirms visiem video nākamajiem, kas turpinās, jeb sekos. Esmu uztaisījis tādu opciju savā kanālā, kā pievienoties attiecīgi par nelielu mēnešu maksu. Tur man šķiet, ka bija 2,90 vai kaut kas tāds. Tā kā mans video ir iespējams skatīties ātrāk. Pieņemsim, ja es redzēšu, ka kāds pievienosies, tad, ja man video oriģināli iznāktu kaut kādā trešdienā, ja es viņu paspēju samontēt, tad es viņu varētu, jums izlikt kaut kādā, pirmdienā vai pat svētdienā. Un vēlreiz mēģināšu kaut ko izdomāt, ja es redzēšu, ka kāds pievienosies, tā kā video, kas ir domāti tikai dalībniekiem. Pieņemsim, ko ar mazie triki un tipi un visādi tādi brīnumi. Tā kā, jā, arī to ir vērts apdomāt. Jo tomēr tāpat nelielā kapeja krājās un ne jau, ka es ielieku to savā kabatā. Papēlu nedaudz naudas, kaut ko nopērku filmēšanai, lai jums ir foršāki video, baudāmāki. Un jā, tā tad vēl ir iespēja. Ja ir baigā vēlme, nedomājiet, tas nav galīgi obligāti, tas ir tikai tad, ja vēlās komentārā, apakšā komentāru sadaļā, super, paldies, kur ir tā kā iespējams arī kaut kādu kapeiku naudiņu nomest. Bet tas nav obligāti, protams. Bet obligāti ir piesakot. Piesakot gan ir obligāti, abonēt nospiest. Tiksim beidzot uz 1000. Nav vairs cik tālu, 740 esam. Tie 250, 260 cilvēki. Es ceru, ka diezgan ātri savāksies. Un atgādināšu jums vēlreiz, man šķiet, ka es kaut kur video gaitā to teikšu, bet būs konkurss uz 1000 abonementiem. Tā kā jā, šo arī apdomājiet, bet tēt visu, laižam bildi. Skatamies, pirmā diena. Šodien tā sistēma mazliet sarežģītāk. Es izdomāju tā nopietnāk pieiet ar visu feedergumiju un visu. Es sasiešu un tad es jums parādīšu sādāk. Man tas process ies dikti ilgi un laika mums nemaz tik daudz nav. Devējas sienos un tiekamies pie iemetiena vai barības. Esam lēnām nonākuši līdz pirmajam iemetienam. Barību, ja man būs brīvs brītiņš, jums parādīšu, kas man tur ir iejaukts. Sistēma, tas pats vienkāršais feedergams. Tur tā maziņā, tā te daļiņa ir tāda, arī nopērkam veikalā. Ir parastā feedergumijas sistēma. Tur tā kā, par šito te noteikti var daudz video atrast, ja grib. Un esmā pilns komplekts. Pinks, slieka un baltais. Mēģis noķert raudiņu operatīvi, lai mēs varam paralēli mēģināt noķert zandartu. Ko es jau te tagad aizsos lēnām uz mājām. Šī ir otrā diena, otrās dienas beigas. Es nezinu, kad es šo mazo klipiņu ielikšu. Bet, jā, starp citu, ja jums ir jautājums, kādēļ tik ilgu video nebija, tad bija tāds saspringtas māja beigas. Man bija daudz visādi koncerti. Tie, kas nezinu, jā, es spēlēju arī elektrisko ģitāru un klavierus un vēl visu kaut ko. Tā kā, jā, īstenībā arī tāds interesants reklāmiņi gandrīz vai, ja gadījumā kādam ir kāds pasākums vai kaut kas tāds, kur būtu vajadzīga instrumentālā dzīvā mūzika, pieņemsim uz ģitāras kādu instrumentālo paspēlēju virs pavadījumu vai kaut kā tādu. Tad droši uzrakstīt kaut ko varam sarunāt, sadomāt, jā, jo tas tāds mans otrs vaļas priekšais copis. Kaut kā tā, devai turpinam. Draugi, mums ir pirmā copa.
Tāpēc Sofsai padēja tā raudiņa. Mums tieši viņu vajag. Viņa tur ir. Laikam. Nevaru saprast. Ja ir te galīgi maziņi. Varbūt arī, ka nav. Nav. Nu, draugi sāka līņāt, un mums ir pirmā zivs. O, kāda raudiņa. Fileja. Ļoti laba fileja. Cik te rūīt, vairāk tā līņāt, kas jau te braigi nav. Es pieņemsim sēžu vispār sausumā. Man vien pila nav virs uzpilējusi. Kādas 3-4 raudiņas man vajadzētu tā kā vakaram. Tad vai gan es esmu viens, varbūt, ka pat ar 2 varētu pietikt. Bet, nu, mēs jau tagad visu vakaru uz feederi. Tad jau nevajadzēja būt problēmai noķert. Nu ko, pulkstens jau ir, cik ir? 6 un 30 minūtes tūlīt būs. Nu, raudiņas saķert var noteikti, bet pagaidām neizskatās, ka neko lielāk var noķert. Uz feederi noteikti ne, nu par fileju vēl. Redzēsim vēlāk. Nu, feeders arī vēlāk var kaut kas atvērties, pienākt, tas vēl nav zināms. Bet jā. Laiks jau vēl daudz. Es domāju, kāds uzvilciens, kāda copīta uz Zandēt arī gan jau ka būs. Tā kā, nu jā, sēž jāgaida. Bet pagaidām krēsls baigi man patīk, nu tiešām ērti. Viss pie rokas, te vēl barības kastītes uzlikšu uz galdiņu un viss tā, lai man ir kārtīgi nākamajā copas reizē. Bet pagaidām jā, forši. Es it kā domāju, ka es ar labo roku tinu, kā jau jūs zinat. Es domāju, ka man tas statīvs būs jāliek kreisajā pusē, vai es ar kreiso varu pacelt kātu un tīnu, bet nē, es mierīgi varu aizsniegt un šitā te viss kārtībā. Tā ir vienīgais jāgaida kāda sakarīga cope. It kā soka ar 7 mākoņi izklīdīs un saka saulīt spīdēt. Nu, pagaidām nekas cerīgs neizsās, bet galvenais vai nelīst. Šitāds viņš jau var turēties, bet nu iet gan vairāk negribās. Kaut kā tā. Gaidām kaut ko. Džeki, skatieties, ko es noķēru. Tas jau nekas nav, maziņš breksēns, bet zinot to, ka viņi te tēt nārs to un dara savas lietas, pat šādi noķert ir ļoti, ļoti patīkami. Es jau domāju, ka tāds sitiens pa kādu, kad būs atkal rauda, bet nē, šodienas pirmais brekšuks. Es ceru, ka viņi tur ir uz punktu pienākuši. Oi! Nē, nedari tā. Es sevi gribu vēl vaļā atvaist. Es ceru, ka viņi tur uz punktu ir pienākuši, jo labu laiku nebija vispār, tiešām, tā kā nekas. Un tad šitāds puika pienāca un pagrāba. Palaižu viņu uzreiz vaļā. Spainī mums tikai filēs zivs. O, redz, kāds stiprs atkopies pēc nārsta. Ja būs kāds smukāks breksis vai kāds cits zivs, tad izdomāsim, bet pagaidām šitos te patais nav vaļā. Nav ko mocīt, lai tik dzīvo. Draugi, es nezinu, kas mums tur ir galvā, bet kaut kas, kaut kas smuks.
Laikam Bleikšugi ir pienākuši, ne? Kā smuks savocī kādu. Oi. Šitais jau nekas jau liels tur nav. Bet tas ir tāds, ko var ielaist spainīt pie raudiņām gandrīz vai. Tiešām skaists jau. Ja šitādi te būtu tikai pa kādiem, 100, 200 gramiem lielāki, tad būtu visam skaisti. Un redz, tas, kas iznāca, viņš grib ēst, apsties, kur viņam māķis ir, tur, kur nemaz viņi neredz. Tā, kur mums ir ekstraktors. Ai. Špierts ir, es domāju, ka izpaugots baigais monstrs tur galīgi negribēja nākt. Jā, viņi ko baigi atkopšos labi pēc nārsta. Jo, es teiktu, ka vasarā viņš ir tik dzīvīgi tur nepretojās. Šis baigi labs ekstraktors, man arī tik patīk. Paldies Arnoldam atkal. Viņš pats zinās, par ko iet runa. Šais te baigi labi strādājuši tādām zīmēm. Tāds. Nezinu. Ai, šitā vēl laižam vaļā. Būtu pāris 100 grams lielāks. Tad gan varētu paņemt, bet šitais vai. Iet. Viņš ir malacis, ka viņš pieķērās, viņš ir pelnījis mājās tikt. Labs. Otrais breiks 5 minūtēs. Tas jau ir kaut kas. Sopils filoju. Smuki ņēma. Ir zivs, vai nav? Nevaru saprast. Laikam, ka nav. Nav. Vajadzēja piecirst, ka viņš gāja augšā. Nepiecirst tajā brīdī un atlaid vaļā un viss. Šmuks jau bija. Bet tas nekas vēl ir tikai pats sākums, 8 par to nav. Tā. Griežam filmu, metam atpakaļ. Vēl viss cerības. Kas mums tur ir? Mans čomaks. Nejauka, ka viņš ir ierījis. Ak, Dievs. Mans čomaks ir galā, bet mans čomaks ir pamatīgi ierījis. Nav jau nekāds mega asars, bet tāpēc forši. Jā, zāndā te nekūsē. Viss kūsē, feeders arī nekas nopietnas nav. Šeit se vispār grimstoši paķēra. Ja viņam bija šitā jāierīt, viņš varēja vispār nepaņemt. Nevis man te tēt. Es cik viņi grib atvaist vaļā. Bet, ja viņš būs ierījis, precīzāk, ja nevis būs, bet tā kā jau ir, tad to atvaišana tā švāk ir. Draugs, kas man par audu pieteicās. Šī jau tiešām skaista. Gribēju pārmest savu filejiņu. Nesanāca. Viens mani iztraucēja. Bet, atdod āķi.
Un jā, visu dienu strādā tā kombinācija. 3 baltie vai 2 un 2 pinki. Galvenais ir rozie. Spilgti rozie tie. Nezinu, kādo izskaidroju, bet tā ir. Un tā, ka reāli uz tiem ņem labāk. Nezinu, kādas tās zivs te ir izlapušas. Bet, galvenais, ka kaut cik ķerās. Man jau patīk šitā te pa vakaru arī. Te jau nekas īpaši noķerams šobrīd nav. Ja vienīgi kāds zandards, bet tāpat tās forši. Ne jau vienmēr to zivu vajag. Man vienkārši patīk. Kas man uz zandarta ņem? Jā, man copu uz zandarta. Tagad es biju noņēmis. Tieši tagad es noņēmu nost. Ir. Es noņēmu nost niedīt vai pārmest. Ir. Tikai neizālēs lūdzu. Tiešām man te būs jāforsē. Nē, tur iekšā. Iegāja. Nāc ārā. Tā te es viņu neizvilkšu, viņš tur iestādīs pats sevi. Nāc ārā. Iznāca. Nē. Iežanīts, jā. Nav nekāds lielais, bet ir. Pulkstens ir 9. Mājas jau tur ir stabils, protams. Nu nē. Bļāviens. Šis bija ļoti stūbi. Tāpēc, ka viņš zālēs iegāja. Tāpēc arī viņu neizvilku. Viņš bija jāforsēs, viņu nevarēja laist. Bēdīgi. Bet neko. Kā redzējāt, pirmajā dienā diezgan interesanti. Raudiņas, breksēni pāris, sopītas uz zandaru 2 vai 3. Viens konkrēti pazaudēts zandarts. Tā kā, bija pietiekami interesanti. Rekur man dzivs no spāļņa izdots. Jāiet atpakaļ jālaist. Davai, laižam otro dienu, jeb šodienu. Čau, šodien Lielezers. Diena, fīderītis. Rekur testēsim šādu te brīnumu. Arī vēlāk centīšos mazliet pastāstīt vēl. Ejam jaukt barību. Cerība uz breks un karūs. Breks tā švakāk, karūs varētu kādu pieteikties. Ejam pie barības. Kā jau vienmēr barību mēs ar borenu maisam. Tikai tāpēc, ka viņi sanāk daudz gaisīgāk un foršāk. Mītrināsim gan ar ko savādāk. Rekur ūdenīši ļoti klāt. Liquid boosters, vaniļa no Lorpio. Daudz es domāju, ka viņi te dikti nevajag. Ja smaržs tiešām viņam ir baigā ļoti aromātisks. Bišķi paliešu ūdeni nosacēju, būs daudz. Un šito pašu arī ar mikseru, ar rokām, ar kociņu nav jēgas. Smaržīgi ūdentiņš, ko tur bijuši netīrumi, bet tas tā. Barības mums būs 2. Tātad, ja precīzāk mani šodien vienītī, tomēr darbdiena un
rīts, nu cik rīts, ko būs 11 pulksteni noņēmu. Galvenā barība mums kā tā būs jau visāds sajaukums jau saldētavā un leduskapī bijis. Bet kaut ko tādu interesantāko uzmesīgi pa brīdim uzjaukšu širo te. Šitā ir viennozīmīgi, man viena no mīļākajām barībām. Jā, viņai cena ir tāda, kā ir, bet tiešām kvalitatīvi ļoti. Smažo viņu pēc baigi labiem cepumiem, ļoti labiem cepumiem. Širo mazajā spainītī sajauksim. Un miskasti mēs paņemam un ieliekam somā, nevis ugunskurā vai zemē. Pagaidām gan es viņu ielikšu kabatā, bet pēc tam kaut kur citur. Tā, daram tā, es tomēr sajaukšu no lielajā spainī un pēc tam pārbēšu, jo tur mazajā to mikseru varētu diezgan čābīgi būt. Tā, davai, tiekamies pie jaukšanas. Nu, barība ir sajaukta. Šitā man ļoti patīk, viņa tiešām tāda gaisīga un iedena sanāk. Bet, ja saspiež bumbiņā, forši turās. Tā kā jā, un galvenais vēl ko atcerēties, kad mēs uzēsim barību, uzreiz nevajag ņemt un mest viņu iekšā. Lai viņi 15 minūtes, nu 10, vismaz 15 ideālais, pastāv un uzbriest. Jo sanāk sāk, ka jūs izmetīsiet 100 gramus, tur jau būtu viņš uzbriedis pa, nezinu, 150, 200. Tā kā jā, nu tad ejam pie tās otras barības tās, kas jau ir sajaukums no vairākām reizēm. Nu tāda mums ir sanākusi tā otrā vai trešā reize šai barībai ir. Nav nekādu vaini, smaržo vēl smuki, bišķiņu svaigo pējauc. Tā kā jā, te arī viss labi. Tagad vēl jāuzmitina tā otra dzeltenā, jo viņi īstenībā baigi ūdeni dzer. Jāsasien sistēma, to es arī parādīšu jums, un jāžvidzina iekšā. Nu, davai, tā arī darām. Un tātad tā sistēma man ir tāda, es teiktu, ka diezgan vienkārši. Sanāk, kad pavadā iesiet, ne pavadā, bet šaklīd arī cilpa. Uz cilpu šāds esūdiņš, ko var ļoti mierīgi aizvietot ar parasto sakabīti, tas ir griezulīts un karabīni. Tad nāk kaut kādu vienalga kādu bumbiņu vai pērlīti vai kaut tāds feedergumija. 0,7, ja nemaldos. Tā sistēma strādā ļoti forši, man ļoti patīk. Nekas nepinās. Feedergumija vēl strādā tā kā, zin kā, ja parastais inlainiņš bez feedergumijas, tad tā pavadiņa bieži vien pinās ap barotavu, bet šādā gadījumā nē. Barotavu 40 gramu man būs, un pavadiņu es jums parādīšu tūņu. Kā pavadiņu feederim es jau vairākus gadus izmantoju tikai un vienīgi fluorkarbonu. Viņš ir tomēr labāks. Jā, protams, dārgāks nekā parasta auku, bet ir tā vērts. Un tātad, lai mēs pie šīs sistēmas, kur feedergumijas galā ir mezguņš, varētu pievienot šo pavadu. Mums ir pavadas vienā pusē jāuztais cilpiņa. Visparastāk 8 cilpa. Tūliņ izdarīsim to. Vienmēr samitinam mezgls arī, cik stulbi tas liktos, to vajag. Savādāk var beigties viss diezgan bēdīgi. Mezgls pats pa lielam sev pārdedzina, un kad paņem smuks zivs ar smuku sitienu, tad mūsu pavadiņi paliek viņai mutē. Arī šitādas mazos augus gals nemetam zemē, kabatās. Es zinu, ka lielākā daļa, kas man skatās, gan jau to zina un to dara, bet es zinu, ka ļoti liela daļa tomēr nedara un fuj tiem cilvēkiem. Pavada 45, 50 cm, kaut 45 var būt. Tātad mēs to cilpiņu paņemam
pavadas galu izveram cauri cilpiņai. Un šo te cilpiņu, kur man paliks sistēma. Tā. Un šo te cilpiņu mēs uzliekam šeit virsū uz pašas fīdergumijas. Ievaram fīdergumiju iekšā, savēlkam, viņi pat tur parās nonāk līdz mezgam un tur turās. Un šī sistēma tiešām strādā. Tie nav jautājumi. Un āķus, šobrīd, kad tā zivs ir tāda diezgan kaprīza un tāda nepārāk ēstgribīga, es, ja godīgi nezinu, es likšu vai 10 vai 12. Labi, mēģināsim ar 12. 10 atvainojos. Man Olnera āķi ir tomēr vismīļākie. Viņi ir asi, pietiekami ilgi, paliek asi. Izturīgi. Man nevienā reizē nekad nav gadījies, kad man pašam āķim kātiņš nolūs vai kaut tāds. Tā kā jā. Uz Olnera āķiem es palieku uzticīgs. Āķi piesienam ar savu mīļāko mezgu. Es, protams, siešu šo te apkārt āķi kātiņam. Kādas 6-7 reizes. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ar kaut samitinām. Es parasti paņemu kaut kādu barotavu, kur jāķēt to āķi. Un šitā te forši savēlkam. Un šis turēs. Šīs mezgus tiešām turēs. Kaut kā tā, ko es aizmirsu pieminēt, pavadiņi man ir 0,16. Varu likt plānā 14, es pat zinu, kas 12 liek, bet nē. 0,16 man. Lielajiem brekšiem vasarā pat 0,18. Kaut kā tā, devai, krāmējamies un metam iekšā. Un par tām barotavām. 30, 40, maks 50. 60, es esmu tikai kaut kāda rudenī, kad ir liels vējš līdz ezerā. Kur ir flagmans, kaut kāds 40 ar svīnu apakšā. Forši lido. Feeder koncepts 60. Kas tas ir? Kaut kāds braunings. Man šī vislabāk patīk. Lido labi, precīzi. Tā kopējā sistēma ir šādi. Tā tūļ iemetīšu un mēģināšu jūs novietot citā leņķī, lai jūs redzat, ko es daru, nevis tikai manas rokas. Bet jā, devai, metam iekšā pirmo metienu. Re, kur sataisīja ņāmuļņiem. Šo te foršo barību smaržīgo slieciņas piegriezu baltos. Jā, izklausās un arī tā diezgan ļauni un tā tālāk, bet šitā štēle strādā, uz Brexit īpaši. Bet, jā, pagaidām tā kā nekā vēl īpaši nav. Nezinu, vai vēl būs, vai šodien vienkārši nebūs. Viss ir iespējams, bet, mēģināt jau es mēģināšu. Es varu sēdēt līdz vēlam vakaram, ja gribu. Jo vakar, jā, Brexit parādījās, ko dažas noķēra. Bija viens brīdis, ka viņi tā kā uznāca, un tad kāds 3 vai 4 pēc kāds vai noķert. Pēc tam, jā, tā diezgan švaki bija. Cerēsim, ka būs. Jā, gribētu sev raudiņu kaut vai noķert, vai var iemest fileju. Jo zandarts arī dienā var pieķerties. Vai tas notiks diez vai, bet iespējams. Gaidam kaut ko. Es pat īsti nezinu ko, bet kaut ko.
Draugi, izrādās, ko imbažu lielzās zivs ņem bez copas. Nebija pat uzsitiens, un skatieties, ko es te velku. Mazo plāksterīti, kas ir labāk nekā mazā raudiņa. Pirmā zivs plāksterītis. Šis tiks paņemts filejas vajadzībām. Bet jā, vismaz nav raudiņa. Es labāk gaidu ilgāk un noķeru kaut vai šādu breksēnu nekā raudiņu. Jo es, ja godīgi, mans lielākais mēģis, lai breks šodien šeit pienāk. Nezinu, vai viņi te pienāks, jo viņi it kā nārsto. Daļa iznārstojas, daļa nē. Bet labi, šito te es tūlītās ielaidīšu spainī, iemetīšu un tad uztaisīsim fileju. Varbūt kāds asars piesakās, viss iespējams. Nu, pastāstīšu jums nedaudz par to visu manu inventāru šodien. Tātad mans kāds ir nu jau gandrīz vai vecais un labais Golden Catch sinteze. 360 garumā un 120 gramu testā. Spole man ir Nitro Carbon Longcast, Starks laikam saucās. Un 0,14 pītā, kas aiziet tālāk uz 0,28 monofilo šoklīderi. Un tad sīsēm jau jūs redzējāt. Krēsls man ir jauns, vakar iegādājos. Kur vajadzētu jums redzēt nosaukumu. Preston Innovations Ignition saucās. Garš nosaukums, bet jā. Forši tā. Tomēr mašķir, kur nolikt. Krēsls pacērts uz regulējumām kājām un visu. Un galdiņš jau nāk klāt. Tas arī tā baigi forši ērti. Un otrs komplekts man ir, tuņa mēģināšu tik garām un parādīt. Tas nav mans, tas ir man vecajam. Viņš man aizdeva šodienai. Viņam ir beidzot jauns kāds. Tas ir flagmans. Kastmaster 12 pēdas. 110 gramu testā, ja nemaldos. Un spole. Feeder Concept Tournament 2 laikam. Un te ir tieši tāpat auku virsū, kas man ir šoklīderim. Un zvaniņš un sistēma viss parastākā kāda vien var būt. Kaut kā tā, jā, nu. Barību jau es jums parādīju. Tad vienkārši ir jāsēž un jāgaida. Kaut kam jau vajadzētu pienākt. Ja ne breksim, tad mēs kādam zandatiņam uz vakaru. Te ir 2:00 tūliņ būs. Nu redzēs, kā noturēšos. Ja noturēšos uz 10 vai 11, tad arī sēdēšu. Varbūt vecais vēlāk pievienosies. Varbūt nē. Nav zināms, tā kā jā. Es eju atpakaļ savā tronī un turpinu barot. Atkal bija sopīta, bet nebija rezultatīva. Izsērs, ka viņam sliek garšo. Sliek no aķira nost. Baltie palikuši. Nezinām. Nav zināms, kāpēc viņi negrib tos baltos ēst. Jo nu pēc copēm ir diezgan viegli saprotams, tas tie ir mazie breksēni. Jo nu nevienai citai zivi tāda copi nav. Bet jā, jautājums ir tas, kādēļ viņi neuzsēžās. Te jau sāk. Te jau sāk viss diezgan bēdīgi izcīties. Uz zandara copas nav. Uz feeder vispār pēdējās 2 stundas. Neviena zivnēs noķers. Pat copa neviena nav bijusi.
Tā kā, nu, vēl ir tikai 8:30. Vēl kādas, nu, 2,5 stundas ir. Jā, feeders nostāvēja tēt kādas 20 minūtes pat sliek vēl dzīvi. Tā kā, jā. Nav vēl. Baltās zivs pavisam noteikti vēl nav. Vienīgā cerība uz kādu zandartu vēl. Kaut kad drīzumā. Uz to jau arī bija sopē jābūt. Beidzot uz feederu vēl kaut ko nedaudz smagāk nekā ierasts. Droši vien, ka plākstrīti. Oi. Kur ta nu? Zālēs pilnīgi gribēt. Kas tur ir? O, kas par raudu. Oi. Ar to jau es saprotu. Šo jau es patiešām saprotu. Apsies, kas par raudu. Tikai viņu ir ierijusi. Kur āķis? Un tas jau līmenis, kad zivs ierīja tik ļoti, ka nemaz āķi nav iespējams redzēt. Nu, nekraties. Un šādas zivs man visvairāk žēl, kad viņi tiešām grib ēst. Viņi ar to vienu savu sitienu iecēr tik dziļi to āķi, kad nav iespējams pēc tam ārā dabūt. Ja šādi skaisti raudu, ko palaist vaļā. Vispār āķis nav nekur redzams. Nu, kā redzat, tā dienas gaidums sāk iet uz beigām. Es teiktu, ka vakardien bija labāk. To jau jūs paši varat spriest un lemt. Bet jā. Nu neko, tāpēc paldies par skatīšanos. Un te ļoti nākamajā reizē. Nospiedu laiku. Abonē, obligāti abonē. Un, ja vēlas ierakst kādu komentāru, ja tu gadījumā esi noskaties līdz pašām beigām, ierakst kāds tavs rekordu zandarts komentāros. Cik garš vai cik smags. Kaut kā tā, jā. Paldies par skatīšanos. Devai čau, līdz nākamajai reizē.